pulcējušies šeit uz preses konferences, kas veltīta Eiropas U18 čempionātam basketbolā, kurš augusta mēnesī norisināsies šeit Liepājā. Šeit preses konferencē varbūt nedaudz parunāsim par pašu čempionātu, tad vēlāk visi kopā dosimies lejā uz parku šeit pat blakus Liepājas Olimpiskajam centram un paveiksim ziedu stādīšanu Eiropas čempionāta logotipu formā. Bet, šodien preses konferencē ar mani piedalās Liepājas pašvaldības vadītājs Uldis Sesks, Latvijas Basketbola Savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps, U18 izlases galvenais treneris Gunts Enzels un izlases spēlētājs, jau vēl kandidāts Edgars Štonkers. Sāksim ar uzrunām, un pēc tam, ja gadījumā būs kādi jautājumi, tad tos noslēgumā kā pirmiem vārdu došu Seskungam. Labdien visiem, kā pašvaldības vadītājiem. Varētu teikt, ka tas ir tāds liels gods, ka mēs jau vairākas gadus pēc kārtas varam organizēt kopīgi ar Latvijas Basketbola Savienību pēc augstu mēroga basketbola sacensības. Faktiski jāpaliecās par tādu uzticību, ka Liepājai tādu tiek dot, un jau ir uzkrāta zinām pieredze no iepriekšējiem gadiem, un vairs nav tāda tik daudz tā uztraukuma, ka šos pasākumus var norganizēt, bet jāsaka, mēs esam arī par tiem iepriekšējām sacensībām saņēmuši diezgan daudz labu atsauksmi gan no Liepājas, gan no Latvijas sporta mīļotājiem, gan arī no FIBAS. Pagājušais gads šķiet arī bija tāds diezgan pozitīvs. Un šoreiz man ir prieks, ka arī divi liepājnieki izlasē piedalās, un viens gan vēl ir spēlējis, un viens ir šeit, ja. Un tad es ceru, ka arī liepājnieki varēs parādīt sevi no labākās puses. Protams, gribu arī gribu redzēt arī kādu interesantu spēli, kurā mēs varētu cerēt arī uz labiem panākumiem. Un man tāds mazs suvenīrs šodien ir Liepājas galvenās avīzes Kurzemes vārds redaktors Anģels Remes ir sarakstījis faktiski nedaudz par citu sporta veidu, bet tas varētu būt stāsts, ko varbūt arī nākošais varētu būt basketbols. Anģels Remes ir uzrakstījis tādu grāmatu par Liepājas futbolu, par spožumu un ēnas pusē. Ja, un tad man patīk viens tāds citāts, kā jau liepājnieki ir tāda drusku tā, palielās, vai ne? Tad Miķels Rubens, kas sporta dzīvē, futbola dzīvē, tāds ļoti zināms vīrs, un tad viņš saka tā, ka ja no Latvijas futbola vēstures izmest Liepājas vārdu, sporta karalis palika bezkaunīgi pliks. Un te vairāk tādi stāsti par to, kā futbols Liepājā ir attīstījies no 1918. gada. Un liepājnieki centušies gan futbolā, gan basketbolā, riteņbraukšana bija stiprā puse, centušies tā labā nozīmē parādīt, ka viņi var konkurēt ar Rīgu un citām Latvijas pilsētām. Un es tad šīs dažas grāmatas gribētu uzdāvināt šodien šeit klātesošajiem. Un pirmkārt tad Edgaram, tad tādu mazu grāmatu palasīt. Tas Liepājas futbolā, un varbūt, ka mums izdodās arī par basketbolu. Te ir ko pamācīties, kā savulaik ir vīri cīnījušies par uzvaru. Jā, paldies, tas ir nesanāks. Paldies Seskungam, tad kā nākamajam vārdu došu Latvijas Basketbola Savienības ģenerālsekretāram Edgaram Šnepam. Ja mēs sākam ar futbolu, tad skatoties uz šo vārdu, ja es pirmais redzu vienu futbola vārds, kurš skaistā liecina ar divām rokām tver bumbu, ja, tad diezgan tipiski basketbola kustība. Es varu pateikt, ka es savulaik 5. klasē, kad mācījos, bija ādas bumbas labākais vārds. Jelgavā savukārt, ja, un vēl Lila treneris basketbolā man futbolistu aicināja pastāvēt vārtos, jo bija garš un labu tvēra bumbu, tā kā, tur kaut kāda... Deviņnieku varēja izcelt. Jā, tā kā kaut kāda tur saistība ir. Ja par konkrētu pasākumu, tad pirmkārt vienmēr prieks būt Liepājā. Liepājā viss notika attīstās, kurš pagājušā gada čempionātā, kad mēs šeit rīkojam arī Liepājā, tikus pie skaistas piebūves ar basēnu un
spālu, kas tur vēl nav. Es ceru, ka visiem, kas tur būs basketbols, būs iespēja pārbaudīt klātienē, kā tur iekšā izskatās. Jā, tiešām tā ir taisnība. Jau 4 gadus mēs sadarbojamies ar Liepājas pašvaldību, lai rīkot Eiropas un pasaules mēroga basketbola notikumus. Un tiešām viņi ir izdevušies vienmēr un ir izveidusies tādas savstarpējā uzticība. Es atceros vienu no pirmajām darba sanāksmēm no Liepājas pārstāvniecības, kad bija daudz tādu saspringumu par to, kā tas viss notiks. Jā, un tagad pavisam tas ir attīstījies daudz pozitīvāk, un mēs zinām, ka mēs varam labi kopā strādāt. Un tāpēc arī tiešām tādās pašvaldību un pašvaldības sports tādās drošās rokās un ir pārliecināti, ka viss tā forši notiek un kaut kā tas pilnīgs pretējs konteksts varbūt ar to, ka par to laiku mums atkal mūsu nozares ministrijā atkal ir jauns ministrs un atkal notiek eksperimenti ar struktūrām un finanšu līdzekļiem visu kaut kas, un mēs kārtējo reizi cīnāmies, lai kaut kāds labs vēl dabūtu klāt šim čempionātam. Tā kā ar attiecībās pašvaldību šeit viss ir super. Tā kā es domāju, ka es gribētu novēlēt, lai mūsu sportistiem izdodas iepriecēt līdzjutējus ar kādu skaistu uzvaru, ar kādu pārsteigumu. Un es domāju, ka mums priekšā sadarbībā ar Liepāju gaida daudz patīkamu notikumi Liepājas un Latvijas basketbolā. Un pabeidzot par šo grāmatu, es domāju, nākošais gadu Latvijas basketbola savienības 80 gadu jubilejas gads, un es, varbūt, ja ne grāmata, tad noteikti kaut ko īpaši, kaut kādu īpašu notikumu, kas parādītu Liepājas lomu un nozīmi Latvijas basketbolā. Es nekundu, tad kā nākamo stādīšu priekšā došu vārdu Latvijas U-18 galvenajiem treneriem, būtu Mendulēm. Piebiedrošos visiem iepriekšējiem runātājiem. Protams, kad ir prieks būt Liepājā, ja, un prieks par to, ka šodien mums būs iespēja mazliet sajusties varbūt spēļu atmosfērā, ja to cik mums šeit aizvīsim savas mājas spēles. Ja. Visi šie zēni, teiksim, ka šodien mums būs uz to spēli ar Baltkrievijas U20 izlasi. Viņi ir tikai kandidāti, es domāju, ka viena daļa no viņiem noteikti arī tiks sastāvā. Un saku, paldies par iespēju, ka mēs varam jau šodien, ja, teiksim, vēl nesākot savu gatavošanās posmu, jau mums ir iespēja spēlēt un izveidot Liepājas grozs. Ja, kas attiecas uz tālākiem plāniem, tad 28. jūnijā mēs tikai sāksim tā plānveidu sagatavošanos. Ja, kā es minēju, tad mums šeit tikai viena daļa no kandidātiem, tikai 1994. gadā zimuši spēlētāji. Starp kuriem ir, kā jau te minēja, ir viens Liepājnieks 95. gadiem. Un mēģināsim attaisnot cerības, mēģināsim sagādāt varbūt nevienu labu pārsteigumu, ja. Pirmkārt jau pārsteigumu labu, ja, bet ja pārsteigumu mēs būtu dažādi. Un kā jau es vienā preses konferencē minēju, tad tas primārais uzdevums mums būtu mēģināt iekļūt 8. Ja. Mēs tikai turpināt cīņu tālāk, pat 9-12 iekļūt 8. Ar visu no tā izvilkšo, ja. Tā kā centīsimies, strādāsim, lai visiem būtu prieks par Eiropas čempionātu. Paldies, kā pēdējo pieteikšu izlases kandidātu, Edgars Kalntēr. Es gribētu teikt to, ka liels prieks, ka šogad notiks Eiropas čempionāts tieši Liepājā, jo nebūs nekur īsti tālu jābrauc un būs varbūt lielāka iespēja ģimenei, draugiem atnākt atbalstīt. Tā varbūt arī būs kā lielāka motivācija mums pašiem arī pierādīt kaut ko. Un kā jau treneris teica, iekļūt tajā astotniekā ne tikai cīnīties tur par neizkrīšanu uz B-divīziju. Tas ir tāds svarīgākais, es no tā priecē, ka tieši Latvijā var teikt. Paldies. Un tad varbūt kādam no mediju pārstāvjiem ir kāds jautājums kādam no prezidijas sēdošajiem. Labdien. Galvenajam trenerim jautājums. U18 izlases sezonu pavadīja LBL 1. divīzijā. Kā jūs to vērtējat un vai daudzie zaudējumi nav atstājuši vairāk negatīvu efektu nekā pozitīvu? To, ka mēs spēlējam LBL 1, tas noteikti ir iegūms komandai. Ja. Pirmkārt, iegūms tādā ziņā, ka mums bija iespēja kopā trenēties. Ja, jo, kā es uzsvērsu vienreiz vien, tā pamatdoma jau nebija par tām spēlēm. Ja. Tā pamatdoma bija pulcināt kopā tos labākos, mācīt viņiem kaut ko jaunu, ja, un dod iespēju spēlēt pret stiprākiem pretiniekiem. Ja, jo, kā mēs zinām, Eiropas čempionāta finālā tur spēlē tomēr augstklases komandas. Ja.
Kas attiecas par ietekmi par psiholoģisko, ja? Nu, to mēs redzēsim, kā tas būs. Ja? Es domāju, ka viss tas darbs, ko mēs darījām un kā mēs teiksim, runājam ar spēlētājiem, mēs likām saprast, kāpēc jūs šeit piedalāties, ja? Kāds tas mērķis, es domāju, ka viņi to ir sapratuši. Un es domāju, ka mums tas pozitīvais iegums būs daudz lielāks nekā kaut kāds negatīvais efekts. Vai vēl kādi jautājumi? Jā. Mēs zinām, ka šobrīd kādas izskatās apakšgrupas, tad konkrēti par Latvijas apakšgrupu. Kā liekas, kur varētu būt tā pat nozīmīgākā spēle, mēs tālāk tikt ārā no grupas? Es negribētu fokusēt uz kaut kādu vienu noteiktu spēli, ja? Jo mums jau tā pieredze, teiksim, tāda lielākoties mēs fokusējamies uz vienu spēli, un tad mēs paliekam A divīzijā un viss ir kārtībā, ja? Mēs tomēr iesim un mēģināsim spēlēt katru spēli uz maksimumu, tas ir numur 1, un uz uzvaru, ja? Jā, mums ir spēcīgi pretinieki, ja? Teiksim, mums 16 Turcija bija 3. vietā, ja? Arī pēdējā Manheimas turnīrā, kas bija tikko neoficiālais pasaules čempionāts, viņi bija 3. vietā, ja? Tāpat Francija komentārus neprasa. Bet es domāju, kaut kādām viltībiņām uz labu sagatavošanos, ja? Mēs varam aizķerties, ja? Protams, ka tūlīt dabūsim tādu video informāciju, tad mēs, teiksim, sīkāk varēsim analizēt un runāt, ja, par stiprajām vājām pusēm. Bet uz doto brīdi es negribu izsaukt tā vienu konkrētu spēli, ka lūk, mums viena spēle un tās pārējās divas mums ir tā. Nē, nekādā gadījumā. Visus vispār. Protams. Izlases kapteinim varētu tā teikt. Kā liekas, mājas sienas varētu palīdzēt, ja tomēr gluži pretēji varētu būt tas? Es domāju, ka, protams, ka varētu palīdzēt, jo papildus atbalsts jau vienmēr ir labi. Kāds atbalsts, kas zina, palīdzēt. Liepājā vienmēr bijis labs atbalsts.